Vēl vien ļoti jauka spēlētāja. Līga, bet viņa nav šeit, un viņai obligēti dzimšanas diena. Bet par viņu izsakās tā, ka, viņu sākā par Nancy, kurai patīk būt sekretārai no visādiem onkuļiem. Viņa ir foršākā stulbība autore, un viņa iebaroja Ulvim to tirkultūru vasarā, kad viņa bija pie tā vainīga, un to viņai bieži vien piemin. Lūk, aplaus Līgai, kur mums nav, bet ir ļoti daudz spēlētāju. Mēs bieži vien skatāmies sporta raidījumus, un mēs arī jums parādīsim vienu ļoti jauku sporta raidījumu. Kāds jūsu mīļākais, īstenībā ne mīļākie, bet kāda sporta raidījuma tāda, kurus jūs vienkārši nesaprotat, kādu kaut ko tādu skatīt? Kērēs! Jā. Mēs arī uzreiz par to iedomājamies, un mēs esam to īstenībā izspēlējuši jau sen, bet Beisbols. Šāks. Šāks. Kas vēl? Šāks, beisbols, jā. Biljards. Skeletons. Futbols. Hokejs. Basketbols. Pagaid, šāds tur bija. Tramplīnu lekšana. Tramplīnu lekšana? Litrabols. Litrabols. Cik daudz bijis piemēr, es nezinu, ko vēl ņem tagad. Maratons. Lai ir maratons, tad vēl ir maratons. Maratons? Maratons. Lai ir maratons. Kas tas ir? Tātad redzam, ka mūsu mīļā Žeņa iesildās. Viņai mums nāk no Krievijas. Viņa mums jau 3 gadus nodarbojās ar profesionālo sportu maratonu. Viņa tagad iesildās, jā, un tagad varbūt mazliet pastāst par mūsu otru dalībnieku. Jā, tātad mūsu otrs dalībnieks ir tepat no mūsu laukiem. Jančukiņš kārtīgi uzvilka savus gumijniekus, lai gumcēt var tālāk pa visu maratonu, jo, zin kā, lauka cilvēks pieredze strādāt vidē. Un es domāju, ka šī cīņa būs tiešām ļoti saspīlēta. Tā kā varbūt sākam, kas tad tur būs Varam redzēt, kad sadraudzība ir. Tiešām, riktīgi, labi. Tad skatāmies, Starts! Ak, Dievs! Žeņa mums šodien rāda klasiku. Žeņa rāda klasiku. Viņa nelaiž garā gumciši, gumciši, ātrāk, gumciši, un Žeņa, ak, Dievs! Gumciši, Jančuks krīt, viss! Žeņa ir uzvarētāja, Latviešu cerība ir gāzusies, viss! Mums nav zelts. Bet Žeņa mums šodien ir malaks, tiešām. Bet tomēr aplaus mūsu Jančukiņām, viņš tiešām centās ar visiem saviem gumcišiem, tagad aplaus. Ļoti liels. Jā, mamma pēdien teica, un viņa teica, ka, lai pasaka Luīzai ļoti lielu paldies par savu ieguldījumu TIT darbā, jo īstenībā pēdien bija pamatus TIT kādu 2-3 mēnešus, un ja nebūtu Luīzes, TITs būtu izputējis patiesībā. Mums bija savas problēmas tomēr. Par viņu atkal izsakās šādi. Šito veidu es vēl tā īsti neesmu atkodus, vismaz man tā liekas. Viņa ir ļoti emocionāli spēcīgs cilvēks, un Nancy, Līga saka, ka viņa esot upslogos iekodusi abās ausīs, bet kāpēc tas ir neatrisināts jautājums. Un par Luīzi saka arī ļoti vienkārši. Luīze ir Luīze, tāpat kā dziesmā Life is life. Nu tad aicinām Luīzi, aplaus mūsu mīļākajai Luīzei. Jā. Daudz lielu mēsāru. Nu, paldies ar šo diplomu. Jā, laiks skrienu vēju spārniem. Un šī ir Luīza Plišāna, man liekas, iecienītākā spēle, proti mainās pēc fāzes. Pārsvarā visādās izrādēs viņa spēlējuši šo spēli. Nu, tad atkal vēl vajag kādu vietu nosaukumu. Nu, šāciet vietas nosaukumu, kas sākas uz burtā. Oktāva. Olaini. Omāni. Omāni.
Nu, vēl. Okulāri. Okulāros, ja? Okulista kabinete. Okulista kabinetā. Es nezinu, tas ir brīvs, ja? Nu, tu pieņem brīvs, savu interpretāciju. Cervandesi? Vai jūs mazliet palīdziet ar acīm? Jā, lūdzu, ko jums vajag? Acis. Kāpēc? Jo es neredzu. Kāpēc tu neredzi, dārgā? Ko tu man cienies, klāt? Cienies, ko tu pārklāt kuņa tu vispār dari? Esmu kuņa, bet neredzu. Tas nekās, pasaulē ir daudz neredzīgs kuņas. Nu, un reāli iedomājies, iet uz visforšākā neredzīgā kuņa pasaulē. Paskaties spoguli. Es neredzu, tu idiots, pogu. Tad ierīt uz sejās, urodā. Piedod, es to negribu, es tam vienreizīgi tā nedomāju, bet patiesībā par to visu piedod, Tev lūdzu. nav komplekts par to, ka tu neredzi. Reāli iedomājies, ka tu saki? Tad tu redzi, ko es tev rādu? Nē, neredz. Iedzer ūdeni, nomierinies. Labi, dod. Reāli domājat? Tev man ļoti skauž, ka tu redzi un es nē. Jā, arī skaustu. Galā taču es nožēlams cilvēks. Es nožēloju. Ko tu man sievies klāt? Tas notiek! Gribu cienos tu! Es tev ļoti mīlu. Es gan to neesmu. Tu arī bez redz. Es gandrīz normāli. Tas gandrīz nenormāls arī jāredz. Es tev došu šos ziedus. Man tas neinteresē. Kāpēc? Kāpēc tev vienmēr ir jādara tieši tā, kāds tam ir sakars, kāds tam ir pamats? Jo man sirdī sāp šī mūsu Epopeja. Epopeja. Man sāp. Un tev arī sāpēs tagad! Draņķi! Maitas kucas gabalā! Nevienai kucei nav bijis mans gabals, tāpēc mēs... Šņik! Gabals kucēm!